Neskatoties uz to, kā civila likumā 188. pants nosaka, ka bērniem ir tiešais pienākums rūpēties par saviem vecākiem, palikušo bez pieaugušo bērnu apgādes un palīdzības veco cilvēku ļoti daudz. Un tā ir ļoti nopietna problēma mūsdienās. Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes mājas aprūpes biroja apkalpošanā ir ap 300 Daugavpils klientu. Tie ir cilvēki, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt un ir nepieciešama palīdzība viņu pamatvajadzību nodrošināšanai. Tie ir medikamentu piegāde, produktu piegāde, komunālo pakalpojumu apmaksa, mediķu apmeklēšana, malkas iegāde, ūdens iegāde mājās un aprūpe dzīves vietā. Gadās tā, ka klientam mūsējam ir viss nepieciešamais un viņam ir vajadzīga tikai parunāt, tikai uzzināt jaunumus, kas notiek pasaulē, pilsētā. Mēs esam ļoti pateicīgi tiem cilvēkiem, kuri mums sniedz informāciju par klientiem, mūsu pilsētas iedzīvotājiem, kuri palika bez palīdzības un bez aprūpes. Tie ir ģimenes ārsti, kaimiņi, paziņas, iecirkņu policisti un vienkārši cilvēki, kuru diemžēl nav tik daudz. Kopš 2012. gada aprīļa aprūpes mājas biroja klientiem tiek piedāvāts jauns pakalpojums – drošības poga. Tas ir Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvaldes kopējais ar Latvijas samariešu apvienību projekts Drošības poga Latgalē, kurš tika realizēts 2 gadu garumā ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Tā ir speciāla ierīce, ar kuru palīdzības vientuļš slims cilvēks ar pārvietošanas grūtībām vai pēc operācija vai pēc insulta var sazināties ar drošības pogas dienesta operatoru un paziņot par savām problēmām. Nevienmēr ir vajadzīga ātrā palīdzība, nevienmēr ir palīdzība vajadzīga arī mediķu iejaukšanā šajā lietā, bet operators, kurš ir tas zina klienta visas slimības un var arī ieteikt, ko viņam darīt šajā brīdī. Kas skar mūsu Daugavpili tieši 2 gadus strādājot šo pogu, šajā laikā mums ir 6 klienti, kuriem patiešām tika palīdzēts, ātri un neatliekami palīdzēts un tika saglabāta dzīvība. Parūpējieties par saviem vecākiem, ja? Un lūdzu uzstādiet šo pogu, tad jūs būsiet droši un jūsu vecāki būs aizsargāti no dažādām negācijām, kas var notikt ar tošu cilvēku. Projekta realizācijas gaitā 2 gadu laikā drošības pogas pakalpojumu ir saņēmušas 44 personas. Lai gūtu priekšstātu par to, vai projektā Drošības poga Latgalē mērķis un uzdevumi ir sasniegti, tika veikta projekta iesaistītu klientu anketēšana. Rezultāti tika apkopoti un sociālā pakalpojuma sniedzēji ir nonākuši pie secinājuma, ka visi klienti ir pārliecināti, ka projektu ir jāturpina arī 2014. gadā. Tika saņemti arī klientu viedokļi un priekšlikumi drošības pogas pakalpojuma uzlabošanai. Ņemot vērā nepieciešamību pēc drošības pogas pakalpojuma, klientu vēlmi turpināt iesākto projektu un klientu skaita pieaugumu, Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvalde ir paredzējusi drošības pogas pakalpojuma nodrošināšanu arī turpmāk. No 2014. gada 1. janvārā drošības pogas pakalpojumu finansējumu uzņemas Daugavpils pašvaldība.